Esiet sveicināti, entuziastu hokeja līgas skartie klāt mūsu otrās nedēļas apskats. Iepriekšējā nedēļā notikušas 38 spēles, gūti simtiem vārtu un piedzīvoti tūkstošiem dažādu emociju. Ērsteles divīzijā esam piedzīvojuši īstu trilleri Trimen Traktoru un Tērvets Backšots sērijā. Otrdien, 27. februārī, pilns Mārovs halas tribīns un vairāk nekā 400 skatītāju tiešraidē pieslēdzās Erste Finance ceturdaļfināla 6. spēlei. Tērvets Backšots bija nepieciešama uzvara, un viņi patiešām gāja pēc tās, jo spēja izlīdzināt spēli, izskaužot 2 vārtu deficītu. Emocijas bija fantastisks, vienkārši došu jums iespēju paklausīties komentētāju balsīs. Bet nekļūdās! Viņš labi! Vārdi! Nu kurs cits jālēt Jānis! Kas tur bija? Tur nevis neprecīzi, bet Tomēr beigās Trimen Traktoru parādīja pārākumu, taču Tērvets Backšots komandai mēs sakam milzīgu paldies par tik aizraujošu pirmo sezonu EHL. Iespaidīgi. Apsveicam Trimen Traktors ar iekļūšanu pusfinālā. E4 divīzija. Atcerieties, ka pagājušajā nedēļas nogalā stāstījām, kā PTA guva 2 savus uzvaras pret RSU? Atbildi ir sniegta, sausā uzvara bullīšos RSU kontā, un sērija tiek pagarināta līdz 4. spēlei. Taču 4. spēlē PTA jau atkal ir saklopojuši spēkus, analizējuši kļūdas un pielikuši punktu sērijai. 4 vārtu gūmi pirmajā periodā, no kuriem 3 guva Krists Šakars. Mazāk kā 2 minūšu laikā. Tam jābūt vienam no ātrākajiem hat-trick hokeja vēsturē, ne tā? Otrā play-off zara Garkalns Patriot 2 ir sagādājuši pārsteigumu vienam no E4 līderiem, gūstot pamatlaiku uzvaru ar 3-2 pret Santeko. Ar vārtu gūmiem Garkalnē izcēlās Bržeskis, Vērnaus, Krasilnikovs. Atskatīsimies, kā viņi to izdarīja. Vārdi! Šeit Krasilnikovs tomēr Raideris vārdi. Arī atbildes spēlē Garkalnu gan spēja izveidot vairāk iespēju, gan arī realizēt tās, un nu jau arī nonākuši vienas uzvaras attālumā, lai izslēgtu sudraba medaļniekus Santeko. Play-off sēriju uzsākuši arī Tukuma brāļi 2 un Mego komandas. Pirmajā spēlē pie pilnām Tukuma halas tribīnēm uzvarēja viesi hokeja klubs Mego. Viņi bija pirmie, kas guva vārtus, viņi bija vienīgie, kas iemeta bullīti. Šīs dienas varonis Nikita Tomilovs. E5 divīzijā Arta Ābola aizstāv savu regulārās sezonas uzvarētāju godu. Ar pārliecinošu sniegumu uzvaru ar 3-0. Ar vārtu gūviem izcēlās Toms Muzikants, Kristaps Šulcs un Jānis Būrmeisters. Mežbrāļiem bija iespēja atbildēt uz šo sauso zaudējumu savu mājas sienās. Taču arī tur spēle noslēdzās bez gūtiem vārtiem. Mežbrāļi ir laiks saņemties. Arī Rupuči 2 un Ķēngaraga pirmais mačs aizgāja rangā augstāk esošajiem Rupučiem. Lai arī Ķēngarags pirmie guva vārtus, tomēr Rupuči pārspēja pretinieku gan mazākumā, gan vairākumā, gan arī vienādos sastāvos. Šāmans un Rīgas tikšanās diemžēl neizpaliek bez asamiem. Šīm komandām jau bija neatrisināts attiecības no regulārās sezonas, un šeit katru spēli tas tikai aizvien vairāk būs redzams. Atgādinām, ka hokejs nav par kaušanos un aicinām būt cieņpilniem un saudzīgiem vienam pret otru. Šeit būs darbiņš EHL DK komitejai. Šāmans komandai izdevās gūt 2 vārtus un abu vārtu gūmā piedalījās vairāku sezonu komandas top spēlētājs Vladislavs Aleksandrovs. Pirmo maču nospēlējuši arī Zvaigznes un hokeja klubs Dzinters. Abām komandām mājas ledus ir svētdienās, taču priekšroku uz pirmo spēli iegūst augstāks esošās Zvaigznes. Pirmajā spēlē Ozolniekos sērijas virsroku ņem hokeja klubs Dzinters, kas ar 3-2 bullīšos pārsteidz un uzvarēja zvaigžņoto sastāvu no Ozolniekiem. Šodien cīņas uzsākušas arī E6 divīzijas komandas. Haoss un Zemgals Aļņi šīs komandas cīnās laukumā un arī sociālos. Viena sola gaļas konservus, otra nes ģērbtuves viesulīšu čipsus. Tomēr laukumā pārākumu mājas halē izrāda Haoss komandu uzvarot pirmajā spēlē ar 3-1. Lai arī Aļņi meta uz pusi vairāk, viņiem neizdevās pārspēt hokeja klubu Haoss vārtsaru Kristapu Meinardu Krūku.
Atbildes spēlē Jelgavā mājas atbalsts dod spēku Zemgales Aļņiem, un viņi ar 4-3 pārspēja Haosu. Spēles rezultīvākais Ričards Renārs Blumenaurs savāc 1+2, kas ieliek viņu starp E6 līderiem. Moldova komanda parāda vienu no pārliecinošākajām uzvarām līdz šim, graujoši 7-2 pret Priedainas komandu. Ir labs pirmais solis ceļā uz pusfinālu. Šai mačā pa 2 vārtu guvumiem Ričardam Stilbem un Edgaram Šķēlem. Atbildes spēlē Priedaini ņēmuši vērā pirmo spēli un ar otro ātrumu kontrolē lielāko spēles gaitu. Rezultātā 3-1 uzvara un sērijā 1-1. Tukumbrāļi 2 absolūti regulārās sezonas čempioni pret Vikingiem, komanda, kas varēja palikt arī ārpus play-off zonas. Pirmajā spēlē Tukumā rezultāts ir līdzīgs un cīņa vairāk notiek pie Vikingu vārtiem. Spēles sākums pirmie metieni katrai komandai ir rezultatīvi, taču otro periodu izskaņā brāļi vēlreiz sajūsmina fanus un ar to pietiek, lai panāktu sērijā 1-0. E7 divīzijā gandrīz jau esam noskaidrojuši pusfinālistus. Pavisam noteikti nākamnedēļ tie būs zināmi. Kārgo servis bija 2 iespējas pabeigt sēriju, taču Briedis parādīja ragus. Abās spēlēs uzvarot bullīšos un iepriecinot visus savus fanus, kas bija ieradušies atbalstīt komandu augstajā Volvo B hallē. Šim pārim 1. un 8. vietas ieguvējiem būs nepieciešams sērijas 5. spēle. Tieši to pašu spēja izdarīt arī Šamans 2 komanda. Caur ādatas aci izlīda no 0-2 un šobrīd ir uzvaras attālumā no pusfināla. Šīs nedēļas varonis ir neviens cits kā Maksims Rešetņikovs, kurš sakrājas jau 4 vārtu guvumus, taču 2 no tiem bija gūtas sērijas 4. spēlē. Paskatieties uz šo skatienu, ko Maksims veltīja pretiniekiem pēc uzvarošā bullīša. Ūriešu Pingvīni 2. spēle pret Pagāniem. 4-0 uzvar. Pagāniem pirmajos 2 mačos nebija izdevies pārspēt pretinieku vārtsaru. Taču 3. mačā beidzot tas izdevās. Lauris Ozoliņš kapitulē ar 2-4. Pagāniem šī ir pirmā play-off uzvara, vēl nepieciešams 2, lai iekļūtu pusfinālā. Pingvīniem pietiks ar 1. Varanti pret pilsētas leģendām. Sērija līdz šim iet punkts punktā, un katrs uzbrukums un katra kļūda ir no svara. Taču 3. un 4. maču Varanti komandai izdevās pieveikt pretiniekus ar minimālu pārsvaru. Tādējādi Varani ir pirmie, kas iekļuvuši E7 divīzijas pusfinālā. E8 divīzijā ir noskaidrojušies jau visi 4 pusfinālisti. Kā vislielāko pārsteigumu izcelksim Ice Wolves E8 komandu, kas atstājusi favorītus Oilers ar rūgtumu un 0 punktiem namējā kausa izcīņā. Jau atkal pamatlaiks noslēdzies bez vārtu guvumiem un 16 bullīšu dramatiskā sērijā Dāvis Ansāns atnes uzvaru vārtus Ice Wolves komandai. Ice Wolves soļo nākamajā kārtā. Cits pāris. Ne tik liels pārsteigums ir Ķekavas komanda ar uzvaru pār Pagāniem. Arī 3-0 sērijā un zīmīgs 3-0 pēdējā spēlē. Ķekavas pusfināla pretinieks būs hokeja klubs Vikingi, kuriem pietika ar 4 mačiem, lai pārspētu Cirks uz ledus komandu. Vikingi meta pa vārtiem 2 reizes biežāk, un tas arī ļāva atnest pelnītu uzvaru un pusfināla biļeti. Vēla Kalpa izdara to 3 spēlēs, un 3. neizpaliek bez drāmas. Viņi met pa vārtiem 2 reizes vairāk, atspēlēs no 0-2 un bullīšos izvalk 3-2 uzvaru un atstāja piečuks tikai ar sapni par siltu vasaru. E9 divīzijā viss noskaidrojas svētdienā, jo 3 pāriem tās ir atbildes spēles. Ķekava 2 abas reizes ir uzvarējuši Priedaini 2 un ar 2 vārtu pārsvaru novietojuši sev perfektā zemajā startā priekš EHL play-off pusfināla. Tieši turpat atrodas arī Regran 2 komanda, kas 2 reizes pamatlaiku nospēlējuši neizšķirt 3-3 pret Lielupas junior komandu, un abas reizes bullīšos bijuši pārāki. L&L labais krasts un Vēla Kalpi 2 pirmo spēles pusi nospēlē neizšķirt, taču tad sākās L&L vārtu birums, gūstot 5 bezatbildes vārtus.
Bet tāpēc jau playoffs ir playoffs. Atbildēt varēs 2., 3. un iespējams pārējās spēlēs. Pēdējais pāris, ko apskatām šajā playoff apskatā – Patrioti 3 pret Frozen komandu. Pirmajā mačā Patrioti samērā ātri spēja uzņemties spēles virsvadību ar 3 vārtu gūmiem un 1. punktu playoff tabulā. Frozen nākamajā spēlē uzņēmās vadību un lielu spēles daļu bija vadībā. Taču pēdējās minūtēs Patrioti Oskars Ūdris spēja izlīdzināt un bullīšos pieveikt Frozen komandu. To, vai Frozen komandai izdosies atspēlēties, rādīs nākamā EHL playoff nedēļa. Tas arī viss, dārgie skatītāji, no 2. playoff nedēļas. Tiksimies ar jums nākošu nedēļu, kad playoff būs uzsākuši jau E2 un E3 divīzijas.